Mēs ar Laini bišķiņ iesprūdām pēc klientu dienas, pasēdēt, padzert kafiju palikām un sākām runāties par organismu attīrīšanu. Nu, pastāsti, kā tev vispār tā ideja par organismu attīrīšanu? No organismu attīrīšana tas ir ļoti interesanti, jo es par tādu kādreiz nebiju dzirdējusi. Un man nešķita, ka tas ir kaut kas svarīgs un nepieciešams, bet izejot pašai koncepciju, veselības koncepciju, kur ir organismu attīrīšana, antiparazitārais kurs un pēc tam vēl dziļā zarnu trakta tīrīšana. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši un dod enerģiju, pārstāj pūsties vēders un daudz citu ieguvumu. Tu no galvas sāpēm atbrīvojies, jā? Jā, atbrīvos arī no galvas sāpēm. Un ieguva arī ļoti daudz pozitīvu emociju, kas īstenībā ir katras veselības pamats. Labas emocijas dod veselību. Mēs ar Laini abas esam daudz bērnu mammas, mums enerģija ir ļoti svarīga un, ja godīgi, viņa diezgan ātri beidzas ikdienā. Tāpēc, jā, pēc organisma attīrīšanas baigi jūtās, kur ir tās rezerves tādas, atjaunojās. Kurš no posmiem tev vislabāk patīk? Organisma attīrīšana ir 4 posmos. Vieglā tīrīšana atbrīvo no toksīniem, tad ir antiparazitārais kurs, tad ir dziļā zarnu trakta tīrīšana un beigās ir šūnu uzturs, kad pabaro ar vitamīniem visu savu tīro, perfekto organismu. Kura tava mīļākā daļa? Vispār man mīļākā daļa ir pats pirmais organismu attīrīšana, ko sauc arī par detoksu, jo tas bija tas, kad es sajūtu vislabākos rezultātus. Man arī īstenībā detoks ļoti patika, jo tieši tur es sajūtu enerģiju un vēl kas man patīk, ka tur ir lecitīns un no viņa negribās saldumus. Jā, man vislabāk patīk H-5, kas ir antioksidants dabiskais, kurš dod enerģiju un tiek galā ar brīvajiem radikāļiem, kas ir mūsu organismā sakrājušies gadu gaitā. Ar parašildu atkal man bija grūtāk, jo laikam tie parazīti, kuriem garšo saldumi, mani visu laiku vilka, jo tur tā ideja tāda, kad mēs dzeram rūgtvielas dabiskas, un viņas tos parazītus novājina un izved ārā. Nav tā kā ar ķīmiskajām zālēm, kas atzaries, viņi tur vienkārši nomirst un tad pūst organismā, ja, un no tā veidojās toksīni. Un šajā dabiskajā ceļā mēs viņus tā kā novājina, bet ja viņi pārāk stipri grib dzīvot, viņi mums prasa saldumus, jo tas ir tas, no kā viņi barojās. Tas man bija tāds izaicinājums. Jā, tas man arī vislielākais izaicinājums, bet šajā programmā, kas man visvairāk pārsteidz, klausoties arī dažādas veselības lekcijas, apmeklējot dažādus pasākumus, tas, ka nav tikai tie parastie helmini, ko mēs zinām, mūsu organismā ir ļoti daudz dažādu vienšūnu, baktēriju, kuras var savairoties, kuras var izraisīt dažādas ādas problēmas, kuras dzīvo zarnu traktā, no kura arī ir atkarīga mūsu veselība un pašsajūta. Jā, tagad ir vien vairāk sāk runāt par to, cik svarīgs ir zarnu trakta tīrība. Jā, tas ir ļoti svarīgi, un īstenībā tā visus iepriekšējos gadus par to neinteresējoties un nezinot, tas šķita ļoti mazsvarīgi. Tā. Nākamais posms ir dziļā zarnu trakta tīrīšana. Tas man īstenībā ir vēl tieši šis posms vēl ir priekšā. 2 nedēļas. 2 nedēļas. Un tajās 2 nedēļās pa vidu 4 dienas nedrīkst ēst sociālo ēdienu. Tas ir ļoti interesants periods. Un šis īstenībā, šī programma ir tā, ko cilvēki ļoti gaida, jo no viņas ir vislielākais efekts, bet es saviem klientiem neļauju sākt ar šo programmu, jo es esmu par to, ka organisms pakāpeniski jāsagatavo, tāpēc, ka ir izstrādāta sistēma, un man patīk, ka iet soli pa solim, pamazītēm, un tad nonāk līdz tam. Wow! To ir izstrādājuši ārsti, paku sistēma, kas atvieglo katra klienta lietošanu, jo viņš pats var izlasīt un saprast, kā viņam šo programmu lietot. Jā, viņš nopērk smuku paku 1 mēnesim, tur ir iekšā instrukcija, apraksts, viņš visu izdara kā vajag, reāli viņš 3 reizes dienā dzer kapsulas un dzīvo ūdeni. Un tā 3 mēnešus no vietas un viss, un ir laimīgs, acis mirdz. Āda arī? Āda mirdz, celulīts prom.
Liekie kilogrami prom. Ir klāt, Jā, enerģija. dzīves prieks un pozitīvas emocijas. Tik Lai mums- vienkārši, ne? Jā. Cilvēki tik vienkārši. daudz ko ņemās un mokās, bet īstenībā ir tik vienkārši to dabūt gatavu. Ja, lai mums visiem izdevusies diena. Ja gribat uzzināt sīkāk par organismu attīrīšanu, rakstiet man vai Lainai. Foršu dienu! Forša diena!